Sveiki! Mani sauc Inese Asermane, un šodien mēs runāsim par dzemdes kakla vēzi. Un šeit būs daži jautājumi, uz kuriem es jums sniegšu atbildes. Tad šodien mēs runāsim, kas ir dzemdes kakla vēzis un kādēļ ir svarīgi par to runāt un to pārbaudīt. Dzemdes kakla vēža tests, jeb cervikālais tests, nav vēža tests. Tas palīdz novērst dzemdes kakla vēzi, pārbaudot vīrusu, ko sauc par cilvēka papilomas vīrusu, jeb īsāk HPV. Dzemdes kakla vēža izmeklēšanas laikā ir svarīgi izmeklēt jebkādas izmaiņas, kas notiek jūsu dzemdes kaklā. Kādu vecumu jums vajag sasniegt, lai pārbaudītu dzemdes kakla vēzi? Dzemdes kakla vēzi būtu vēlams pārbaudīt visām sievietēm no 25 gadu vecuma līdz 64 gadiem. Ja jums atnāk vēstule uz mājām ar aicinājumu, lūdzu atbildiet uz šo aicinājumu un piesakieties pie sava ģimenes ārsta uz dzemdes kakla vēža pārbaudi. Kas veic dzemdes kakla vēža pārbaudi? Dzemdes kakla vēža pārbaudi veic jūsu ģimenes ārsta praksē vai slimnīcā vai citās iestādēs profesionāls speciālists, medmāsa vai ārsts. Vai tas ir sāpīgi? Vai tas rada kādu diskomfortu? Katrs cilvēks reaģē uz dažādām situācijām savādāk. Pārbaudes laikā medmāsa vai ārsts vienmēr rūpēsies par jūsu komfortu un veselību. Ja izmeklēšanas laikā jums rodas kādas nepatīkamas sajūtas, jūs esat noteicēja, lai šo procedūru pārtrauktu. Procedūras laikā jūs varat pateikt, kāda poza jums būtu ērtāka, un arī medmāsa pavaicās, vai jums viss apmierina un vai jums ir ērti un komfortabli. Vai man jābūt gatavai un sagatavotai uz dzemdes kakla vēža pārbaudi? Būtu vēlams ieplānot dzemdes kakla vēža pārbaudi dažas dienas pēc jūsu menstruālā cikla vai dažas dienas pirms jūsu menstruālā cikla. Pirms pārbaudes esat pārliecināti, ka dažas dienas pirms šīs procedūras jūs nesākat lietot kādus krēmus vai lubrikantus. Vai jūs esat dzirdējuši par HPV un vai jūs zinat, ko tas nozīmē? HPV vīrus ir saīsinājums no cilvēka papilomas vīrusa. Tas bieži vien atrodas uz cilvēka ādas, un to var iegūst dažādā kontaktā, kad ir kontaktējušies ar ādu. Ja? Vīrus dažreiz ir ļoti nepamanāms vai arī ļoti pamanāms. To visu var redzēt dzemdes kakla vēža uztriepas rezultāta gadījumā. Ja dzemdes kakla vēža testi mēs pārbaudam regulāri, mēs varam novērst dzemdes kakla vēža rašanos. 99,8% Anglijā dzemdes kakla vēzis tiek pārbaudīts regulāri un tiek novērsta infekcija. Vai ir nepieciešama dzemdes kakla vēža uztriepas analīze, ja ir veikta HPV injekcija? HPV vakcīna aizsargā no HPV vīrusa, kas izraisa dzemdes kakla vēzi, bet neskatoties uz to, ir ļoti svarīgi pārbaudīt arī dzemdes kakla vēzi pie speciālista. Vai ir nepieciešama dzemdes kakla vēža pārbauda, ja nav seksuāla aktivitāte? Ja jūs esat vecumā no 25 gadu līdz 64 gadi un jums vēl nav iestājusies seksuāla aktivitāte, arī tad jums ir jāgriežas pie speciālista un būtu vēlams pārbaudīt jūsu dzemdes kakla veselību. Kas notiek pēc tam, kad tiek veikta dzemdes kakla vēža pārbaude? Parasti rezultāts par dzemdes kakla vēža izmeklējumu var saņemt pa pastu 2 nedēļu laikā. Citos reģionos un vietās šis laiks prasa nedaudz ilgāku laiku, bet noteikti jums vēstule atnāks uz jūsu pasta adresi. Noteikti dzemdes kakla vēža izmeklējumi ir ļoti svarīgi. Tas būtu jāpārbauda katrai sievietei, kur sasniegusi 25 līdz 64 gadu vecumu. Un tā jūs mazināsiet risku iegūt dzemdes kakla vēzi un palīdzēsiet arī citām sievietēm apkarot šo slimību. Mēs ļoti novēlam neignorēt šo ielūgumu uz dzemdes kakla vēža pārbaudi. Tā jūs pasargāsiet sevi un pasargāsiet savus tuvākos.